Es savai zemītei dodu skaistākās rozes pasaulē. Un vai jūs zinat, ka pat vītusi roze izdala pozitīvu enerģiju un rada pozitīvo auru? Un to es arī visiem novēlētu būt kā rozēm. Latvijā augušas rozes. Skaistāko pasaules, daudz šķirņu rožu tūkstoši. Kā brīnums un pārsteigums tik liels, ka elpa pat aizraujas. Janvāra vidū sniegam un salam par spīti tepat mūsu zemītē. Šovakar pavisam maz, tikai pavasarīgai sajūtai, tikai nelielam uzmundrinājumam. Nākamreiz par to visu stāstīsim pa īstam. Bet paturpinot Rožleja saimniece Evas teikto par rozēm no savas puses, mīļie skatītāji, šogad ar jums tiekoties pirmo reizi, gribam vēlēt tā stingri, lai jums izdodas pa to dzīvīt lekt tik veikli kā zaķiem, bet ja gadās krist, tad kā kaķiem. Šoreiz savu raidījumu iesāksim ar ko tādu, kas gada nogalē un arī vēl ilgi pēc tam ir pārsteidzošā kārtā spējis mūs visus vienot. Nu taču katrā mājā tika ēsti štovēti kāposti, vai ne? Nu šitie ir ritīgi sabrūnināti ar cukuriņu. Arī mēs ēdām. Ne tikai savās mājās, bet viesojoties arī pie Ivetas Ļakūnas ģimenes Brunaus pagasts Sprīdīšos. Mētiņ dakšiņas visiem. Un desa arī ir ļoti garšīga. Bet svētki ir beigušies, un ar to ēšanu reiz ir jābeidz. Tāpēc marš pie darba, un mēs jau esam kāpostnīcā, kur viss iet vaļā. Tas sākums jau es vēl arī tā pārskatīju visu to vēstures gājumu mūsējo, un tas sākums jau bija tāds pavisam primitīvs, tur ar dažiem simtiem kilogramu nedēļā un mazu ēvelīti, ja. Bet jebkurā gadījumā jāsaka, ka tā, kad vienkārši izdomāt, atrast nišu, nu jā, to izdomāšana ir tā. Es domāju, ka tas ir tāds, zvaigžņu labvēlība vai vienkārši veiksmīgas tādas sakritības, jo tad, kad šī doma vai šis projekts par to skābētavu tapa, tas sakrita ar 10 gadu seniem notikumiem, kad Eleonora Maisaka caur Latvijas lauku konsultāciju biroju, toreiz viņš tā laikam saucās, veidoja uzņēmē darbības kursus, un es arī uz tiem kursiem aizgāju mācīties. Tajā grupā mēs tur bijām daudz. Ir šī uzņēmuma krustmāte, un es esmu apsolījusi, kamēr vien mēs strādāsim visu atlikušos gadus viņa apgādāt ar skābiem kāpostiem, jo pateicoties viņai tiešām ir tapis šis uzņēmums, jo man toreiz konkrēts idejas nebija, un viņas rosināties to biznesa plāniņu uzrakstīju, kas tiem laikiem bija ļoti pieticīgs, ja, un tagad varbūt par tādu smietos visi, bet viņa bija tā, kas virzīja notikumus, ja? Tātad biznesa plāns bija, tad reāla darbība, ja? Un viņa veda pie mums visādas ciemiņas, un mēs bijām spiesti domāt, un darīt, un darboties, un arī, izdomāt visādas tādas netradicionālas idejas, kā, mazais uzņēmējs vienkārši varētu izķepuroties, kad bija jāizstāv tas biznesa plāns. Tad es atceros, kad es toreiz teicu tā, kad tas mūsu bizness varētu būt ļoti ilglaicīgām paudzēm, ja kāds viņu gribēs turpināt, jo tas ir saistīts ar latviešu senajām vēšanas tradīcijām. Ja? Tā kā, es domāju, ka visādi laiki var nākt, bet skābs kāposts ēdīs vienmēr. Arī šis nosaukums kāpostnīca, viņš jau tā kā cilvēku pārsteidz, vai ne? Bet tad, kad man pašai iepatikās, un ar šo nosaukumu mēs esam tādi vienīgi, un cilvēkiem ļoti patīk. Mums tur ir, protams, tur tādi savi knifi, mēs, lai gan tā stampa šeit ir redzama, jā. Bet tā kā vecos laikos, es atceros, ka man bērnībā mamma lika stampā tos kāpostus, tur raudāt varēja no izmisuma, cik daudz spēka tas prasīja. Tā mēs vairs nedarām, priekš tam kalpo šie te palēkie sirmie laukakmeņi, ja, kas arī savu enerģiju šeit ienes un ieliek. Ja. Redziet, tā skābēšana, tā ir tā produkta pievienotā vērtība. Stāstiet varbūt, kas zem tiem akmeņiem glabājās? Šeit zem akmeņiem glabājās visnaturālākais produkts. Kāposti ar sāli, jo jūs redzat, ka mēs neko pašais nepievienojam. Ja. Visas tās piedevas, ķimenes, burkāni, tas viss tiek pievienots fasēšanas procesā. Ja. Tad, kad šeit pēc vajadzīgās temperatūras šīs mutes
produktus, jau redzat, jau viņas vēl nav gatavas, viņi tiek izbakstītas, jā, gāzes izvadītas, jā. Aha, vēl baksta, lai iznāk visi tie rūgtumi ārā. Un tad, kad tā muca ir sasniegusi savu gatavu, viņi tiek vēsti uz fasēšanas istabu. Un tad fasējam, kā tur, kuram vajag. Par sortimentu runājot, ir tā, kad manas meitenes ir ļoti apjautīgas, un viņas ir tās, kas iesaka arī jaunas recepts. Tātad parastie kāposti ar ananāsiem, jā. Oi, cik smalki. Šis ir ļoti iecienīts produkts uz Ziemassvētkiem, tad, kad gribās kaut ko tādu smalkāk galdam, jā. Mēs arī esam piedāvājuši receptes saltēšanai kopā ar apelsīniem, arī ļoti labs rezultāts ir, bet šādi te svaigie, teiksim, salātiem ļoti labi ar ananāsiem, jā? Bet tad jās ananāsus jāiet. Nē, tie nāk konservētāji. Tie nāk no buņģiņām. No buņģiņām. Un vēl ir tāds produkts, kas ir šie te skābētie kāposti ar bietēm un ķiplokiem. Un tur ir divi veidi, ir šādi smalki rīventi, jā, un ir galviņu ceturdaļas, kas ir, sadalītas, jā. Tad jūs tā pilnīgi kā... tās ceturdaļas, tās ir tādas, teiksim, kārtīgas, labas pusdienas pie gaļiņas, glāzīt šnabīša, vai ne? Un viņam kāds asums? Jā, tur ir ļoti 5 piparu maisījums, ķiploki, visu es tur tā neatklāšu, bet tāds kreftīgs ēdiens, jā. Un tad tu griez no tās... Un tad no tās pusgalviņas tu tā nogriez, cik tu vēlies, jā, un tā, tā. Gurķīšu vietā, līdzīgi, jā, sālītam gurķīti. Ražošanas apjomi, protams, ir ļoti palielinājušies. Mēs uz vairumtirdzniecību vairāk strādājam, un ja mums varbūt 4 mēnešus atpakaļ bija sapnis, ja kaut mēs varētu lielās mašīnas krāmēt ar maziem fasētiem spainīšiem, tad pēc pāris mēģinājumiem mēs sapratām, ka to mēs vairs negribam. Tā kā jūs vairumtirdzniecībā, jā? Mūsu darbiņš ir vairumtirdzniecība, tas prasa mazāks izmaksas, mazāk roku darba. Un ir tā vieglāk strādāt. Modernās Eiropas ēveles, viņas ir ļoti dārgas, bet šī ir vērtīga ar to, ka viņai ir konvejers, ja, un pie šī konvejera cilvēkam nav muguri jāliec, lai paceltu kasti no zemes vai vienkārši viegli strādāt. Kāpostnīcas draudzīgais kolektīvs nu pat kā atskatījās uz saviem pirmajiem 10 darba gadiem. Toreiz, kad Ļekoņa ģimene noprivatizēja daļu no kādreizējās saimniecības fermas, grūti bija iedomāties, ka šodien te būs visām Eiropas prasībām atbilstoši certificēts uzņēmums, kura produkcija gaidīs Rīgas tirgi un daudz sabiedriskās ēdināšanas iestādes. Laiki ir mainījušies, darbos nodelušas ēveles, bet sievas tās pašas. Uzskatu, ka vislabāk ir labi kolēģi. Atnākam uz darbu un redzam, kādam ir grūti. Mēs apjautājamies un viens otru studējam. Un man liekas, ka tas pats svarīgākais. Ja darba devējs var būt stingrs un tāds, bet ja darba kolēģi nebūs labi, tad nebūs strādāšana. Bet komanda vispār ir svarīga? Ja vispār ļoti svarīga. Par to man tā doma ir, kad mēs viens otru studējam. Mums ir ļoti garšīgi kāposti un ne tikai svaigi. Kā jau saimniece pirmīt minēja, mums ir arī štovēti kāposti ar apelsīniem. To jūs tagad sākat eksperimentēt, vai ne? Lai varētu arī atbildi, jā. Par garšām. Bet mēs visi kopā parasti to izvērtējam. Menedžers jums arī ir, jā? Jā. Tā meitene, kas domā, lai mums ietu produkcija, meitene brauc uz naktstirgiem. Sauciet vārdā. Inga, Purviņa. Purviņa Inga. Veselīt, kas virza šo visu un domā, lai ietu produkcija, lai viss mums notiktu. Pa naktstirgiem ar tur, jā? Tā ir viņa, kas to visu dara. Viņa velk smagumu. Tam cilvēkam Dievs ir devis tādu talantu. Atceraties, kā tajā filmā par Mirtanti teica, salda mēle visos laikos bijis kapitāls. Un lūk, viņa ir ļoti tāda komunikabla, jā, un gan ar dažādu tautību un nacionalitāšu klientiem spēja ļoti labi sastrādāties un teiksim, māksla runāt ar klientu, tā ir ļoti liela māksla šobrīd, ja? Un es arī Ingu esmu ņēmusi līdzi uz dažādiem uzņēmējdarbības kursiem, ja? Un mēs abas kopā esam mācījušās.
lai šis darbs būtu auglīgāks, un es domāju, viņai ļoti liela pieredze šais gados ir uzklājusies. Bet redz, kā jūs visu laiku esat cauri gadiem mācījušās. Jūs esat mācījusies, darbinieki ir mācījušies. Meitenes arī mācījušās, jā, jo meitenēm ir visām certifikāti pa daļdārzniecību, laikam pa kādi 2 gabali katrai, jā. To, kādēļ kāposnīcas sievām būtu vajadzīgi certifikāti daļdārzniecībā, atklāsim mazliet vēlāk. Vien pateiksim, ka tie noteikti nav vajadzīgi, lai audzētu kāpostus. Sākums bija sarežģīts ar to, kad īsti nevarēja saprast, visi baidīja ar to PVD, domāju, kad bubulis briesmīgs, ja. Tā jau nebija, mums īstenībā ir ļoti labi tā inspektora Bauskas, ja, kas mums pārbauda. Otrais cilvēks, kas ārkārtīgi uzteic Bauskas, PVD, visu cieņu Bauskas, PVD, jo parasti jau tā kā no krusta tā visa. Nē, tā tas tiešām nav, jo viņu tās prasības, viņas tā ar katru gadu aug, nevis tā uzreiz, ja, bet tā, piemēram, pagājušajā gadā mēs nodevām darbībā trauku mazgātu atsevišķu tāvu pilnīgi, ja. Šogad mums ir jauns sanitārais mezgls, un tā pamazām viss tas tā kā vēršās. Ir jau ļoti daudz tādu skābētāju, kas arī strādā vēl, kā saka, pa kaktiem un tā. Es, protams, visiem ieteiktu mēģināt, jo tur nav nekā neizpildāma, ja. Un otrkārt, tad, kad tev ir šis dokuments, tas tev paver ļoti daudzas durvis, ja. Tu vari strādāt uz sabiedrisko ēdināšanu, tur skolas bērnu dārzi. Ļoti daudz iespēju, jā, tieši tā, jā. Mums ir tā, kad konkrēti uz kāposnīcu, jā, ir šis te, kā tas saucās, projekts Naturālo saimniecību pārstrukturizācijā, jā, tas nosaukums tur garš, bet saīsināt. Tātad 5000 eiro uz 5 gadiem. Un viņš te arī ir ieguldīts skābēšanas telpā, tur bija flīzēšana, kanalizācija, šeit šī te mazgātuve arī par Eiropas naudu, jā. Kopumā mums ir 2 šādi projekti uz ģimeni piesaistīti, un 3. mēs mēģinājām uz meitu līgu, jā. Viņa gribēja taisīt gurķu sālītavu, bet šie te pēdējie, tie naturālo saimniecību pārstrukturizācijas projekti lielākoties tika atdot Latgalei, un mēs netikām. Tiešām mēs jau savā vecumā tā kā pasakām vairs neticam, bet šis bija tā kā pasakām. Ja vispār skatās uz tādas ražotnes kā mūsējās nākotni, ja, tad ir bezgala daudz produktu, ko mēs vēl varētu ražot. Ja, mēs varētu domāt par mārockiem, mēs varētu tos pašus sālītos gurķus domāt, jo mums ir visi priekšnoteikumi, lai mēs to gatavotu. Ja, tad arī principā tāpu jautājums atrisināts un dokumenti jau kārtībā, ja, un šis te... Pēc ko var vienam mazu saimnieku? Jā. Ne par velti mūs sauc par sprīdīšiem un lielus vezumus mēs gāžam, ja, mazi cinīši. Bet kā tur ir par tiem 10 gadiem, kad tagad padomā bija arī kāds brīdis, par ko vēl tagad nāk smiekli, par ko vēl, tā kā tāda leģenda iet līdzi? Jā, es atceros gan. Tad, kad mums bija tā atklāšana, tā bija 2000. gada 15. decembrī, un tajā reizē jau pirmkārt bija liela uzraušanāšanās saaicināt presi un klientus jau tā laika potenciālos un šajās te telpās lielu ambrāžu uztaisīt. Bet toreiz mums, ziniet, kāda bija vēl 4. recepte, kas skābēt kāposta šampāniet. Es to biju kādā vācu žurnālā izlasījis, un tad iedomājieties, ka 2000 produktus saliek kopā, kas tur 3. dienā notiek, jā. Kuriozu šais gados ir milzīgi daudz bijis. Ir bijusi, piemēram, kāposta zakšana no lauka, jā, kad man pazvana tur acīgi ļaudis, kā saka, tautas modrās asis, saka, tev griež kāpostus, mēs aizskrienam sekundžu simdaļās līdz laukam ar mašīnu. Un noķeram zagli. Izrādās tur liela mašīna vedusi cigaretes Brunavas veikalu. Un sievai sagribējies tīteņus, nogriezuši pāris galvas. Ziniet, beidzās viss ar to, ka policija, ticiet vai neticiet, atbrauca 10 minūtēs. Es tajā brīdī vairs nezināju, ko darīt. Es kauna dēļ tām, viņi bija 2 tās galvas nogriezuši. Viņi man deva naudu, bet jau tā klepnums neļāva vairāk atkāpties nekur. Un tas policists man saka, jūs varat prasīt 25 latus, kas ir, teiksim, administratīvā soda, tā takse. Tā mēs arī pa tām 2 galvām dabūjām tos 25 latus, ļoti priecīgs bija. Tik dārgi jūs vairs Tik dārgi nekad neesam pārdevuši, jā.
Bet, protams, ir ar bisi lauki sargāti un viss, kas ir bijis. Jā. Un šogad, mums šogad tādi mazi bija tie zudumi, bet arī bija. Jā, bet es zinu, ka citiem kolēģiem no Dāviņa pagasta tur zaga mašīnām kāpostus no laukiem jau, jo viņi bija labā cenā un no šobrīd. Tas ir briesmīgi, pats tu nevar izaudzēt. Bet ir taču vesela tagad tāda, kā lai saka, cilvēku sabiedrības daļa, kas no tā pārtiek. Viņš pats neaudzē. Jā, tā ir, bet viņiem neko nevar izdarīt. Likumi ļoti lojāli un viņi nekad nemainīsies. Un tādēļ mums kriņķēties arī nevajadzētu, vai ne? Sprīdīšu saimnieces optimismā mēs vēl noteikti atgriezīsimies. Lai gan arī nākamais stāsts, kas būs pavisam par ko citu, ir ciešā saistībā ar sprīdīšiem. Ivetas un Ziedoņa meitai Līgai nākamvasar ir kāzas, un par godu šim nozīmīgajam notikumam torti jau ir aizrunāts ceps neviens cits kā Bauskas pusē tālu izdaudzinātā Biruta Janočko no Gailīšu pagasta. Viņa arī Buču beķerejas saimniece. No sākuma, kad es tā izgāju tādā, popularitātē bišķi izliku sludinājums, ja, tad man dienā bija 4-5 tortas dienā, nedēļa, es tā norukāju. Tad ir pagalām, tad es jau vairs nezināju, ko darīt, pēc tam atkal norimstās. Vasaras mēnešos tortas neprasa, ja, tā ir. Tagad ir mans laiks. Man bija tā, ka pašā sākumā ļoti cukuru beram arī. Pašā sākumā man bija ļoti interesanti. Es nevarēju sevi sakārtot savā cepšanā, kā tikko sāku savu biznesu. Meitiņa te dzīvoja, ar znotu. Un vienu dienu, pilnīgi man neveicās nekas. Visa māja iekš vieniem miltiem. Es sēžu miltos iekšā un atnāk meita. Un meita saka, mamma, tavā mājā vairs nevar iet, vispār nezinu, no kura gala. Un tad es biju tik piekusus, man tur vajadzēja 300 pīrāgu laikam cept. Un tā meitiņa saka, tad es tev sakopšu to virtu. Jūs to mammu glābāt toreiz no tiem trakiem miltiem, ja? Jā, tā bija vispār trakums. Kā tā bija? Viss bija balts. Bet tev bija kaut kur jābrauc, laikam, tirgot. Man bija 3, man bija šausmīgi. Tos miltus visu savākšu, un tā bija tā. Tā, no kura galai tagad sāk te vākt, jo viss bija balts, un domāju, ārprāt, kā viņi teica cepus, ka viss ir grīda klāt, un pilnīgi viss ir balts. No sākuma viņa to biznesu man palīdzēja ievadīt, viņa vēda ar mašīnu, viņa tirgoja. Tas ir keks bez taukvielām, kur neviens nesaprot, kā es viņu izcepu. Bet jūsu vīram tad gan ir labi saka jau, ka mīlestība caur vēdera ejot. Jūs īstajā brīdī uz tortas ēšanu. Gribēju būt pārtiks tehnologs, ja? Man tas tā nesanāca, bet mūža galā, bet lielajos tanīs gados, tas prieks sanāk. Patiesību sakot, tas prieks Birutai atnāca laikā, kad viņa vairs šai dzīvē ne uz ko daudz necerēja. Tas man bija visu mūžu hobijs īstenībā. Tortīte. Maklāra. Mīļajiem es cepu, bet pienāca tāds brīdis, kad biju ļoti saslimusi, strādāju pa pavāri un vajadzēja nokrist vienkārši. Nokritu. 2 gadi ļoti slimoju un tādā ķiedzos un kaut kas jādara. Un iestājos Simtlakniekos. Un tur bija Ziemassvakaru vakars, tad Eleonora Maisaka, mūsu konsultanta Bauskas rajona, bija uzaicināta, un es biju izcepusi torti, bet tā torti es tā negribēju cept, vienkārši negribēju, jo man rokas ļoti sāpēja, bija jāoperē, un tā vadītāja, kas vadīja Simtlaknieks, viņa saka, izcep. Es saku, necepšu. Viņa saka, lūdzu, izcepu beigās, to torti. Tad cienājumi. Tā Eleonora arī bija. Viņa pagājušoja to torti. Viņa saka, kam tā torti? Es saku, mana. Jūs vēl kaut ko darat? Es saku, jā, daru. Pašlaik viņa saka, jums ļoti garšīga tā torte. Viņa saka, jums jāiet kaut kāds ceļš. Jūs vēl kaut ko? Es saku, jā, tas man ir hobijs īstenībā. Te prasās pēc mazas atkāpes un iepazīstināšanas ar šovakar jau daudzkārt ar labu vārdu pieminēto Eleonoru Maisaku, kura tik daudzām lauku sievām, būdam lauku konsultāciju biroja vadītāja gan savā Bauskas novadā, gan citviet Latvijā, ir spējusi likt noticēt, ka tur aiz mākoņiem ir saule. Nora, liels tev par to paldies! Bet tad es uzreiz nedarīju, es nobiešu, es domāju, ka tas ir ļoti grūtas ceļš un tāds, un es to nevarēšu, vienkārši to nevarēšu. Bet tad
Kāds mani bīdīja, es nezinu, kāds man bīdīja, es āvu kājas vienu rītu un gāju uz PVD. Viņa galvenais, ka tas PVD, jā, Zane Mančīnska nevis bremzēja, jā, bet tieši tā, ka viņa, pabīdīja uz priekšu. Palīdzēja atrast. Viņu, jā, nevajag bēdīties no PVD nekādā gadījumā, jā, jo, mūsu rajonā viņi ir super. Un konsultantas ir vispār vienreizē, viņi man tās manas tortes visu laiku reklamē visur, un viņai pašai ļoti garšo, bet viņai medus torte garšo. Bet es cepu 4 veida jau tortes, jā. Bet man kāpēc es izceļos? Man nav latviešu, varbūt tik daudz stils. Man ir vīrs no aizkarpatiem, un man ir mammas atstātās receptes. Tur ir Čehijas robeža, Ungārijas robeža, jā. Un es brīnījos par biznesa sievietēm visu laiku. Kā viņas to dara? Kā viņas to dara? Es tā nekad nevarētu, bet laikam māca tie 50 gadi, ja? Kaut kas notikās, es nesaprotu, kas notikās. Man, piemēram, draudzene Valmieras rajonā, viņa visu laiku saka, kā tu tiki? Kā, uz kurien kur tu esi ielīdusi, kā tu tiki to visu izdarīt? Es teicu, jā, pie mums ir ļoti labi domē meitenes, kuras to visu dara, ko palīdz. Un galvenais, ka sieviešu tas klubs, tās visi biznesmenis, pie kā jūs šodien arī braucāt, ja, viņas visas viena otrai palīdz. Viena Daira man atveda miltus, atveda tur eļļu, ja. Ivetiņa atkal saka, tu man kāzām cepsi, ja. Tā Ivetiņa atkal kāpostus atveda. Šitādā veidā viena otrai visu laiku palīdzam. Tādā kolektīvā tas ir retums. Kāds ir Bauskas rajonā ar to Eleonoru Maisaku un Raimondu. Tie ir brīnišķīgi cilvēki. Vienkārši brīnišķīgi. Es negāju, ka man vajaga. Es gāju tādu mierīgu ceļu. Es darīju, vienkārši darīju. Es pat nedomāju ne pa naudu, ne pa ko. Un es domāju, ka sievietēm vajaga darīt. Ja darīs to ar sirdi un dvēseli, ko es tagad daru, tiešām ar sirdi un dvēseli pie katras torts es padomāju par to cilvēku, kam es cepu, ja, tad ies uz priekšu, ja varbūt neskaitīs naudu, ja. Bet tagad, kā solīts, mēs atgriežamies turpat Brunavas pagasta Sprīdīšos, kur jau tiek domāts par jaunu pavasari. Visi darbi sakārtoti zināmā pēctecībā, lai katram gadalaikam atbilstoši būtu nodrošināts darbs, bizness un līdz ar to ieņēmumi. Ja tad es jau runāju par to, kad mēs kāpostus kāpējam 6 mēnešus, pavasari pamīšus kāpostiem februārī ienāk pirmie puķu spraudeņi no Holandas, mēs jau to sākam podot, tātad februāris, marts, aprīlis, mais un līdz jāņem, jūnijā mēs strādājam uz puķiem, ja? Mēs piedalāmies arī Bauskas pilsētas apzaļumošanā, tātad ar saviem stādiem pašvaldības iestādēm savus stādus pārdodam, citreiz arī paši stādām šīs te dobes un izpildām, zīmējumus dobēm arī paši darām, tāpēc es jau teicu, ka meitenes ir katrai pa 2 certifikāti apzaļumošanā. Jā, tās kāposnīcā, tās ir puķu meitenes. Tad tās viņas ir arī puķu meitenes. Tas ir īpaši tās Sprīdīšu puķu dienas, tad izģērbjoties Iveta košos tērpos, uzaicinot ansambļus, pagājuši, kad esot vēderdejotājs bijušas. Kā tā tradīcija radās? Jūs sacījāt, ka jūs ziedot atbildat tam siltumnīcām un kas tur... Tas skaitās vairāk. Tas grāmatvedības, vai ne tā? Jā. Bet es tā virsmenedžeri. Kāpēc šī puķu diena radās? Viņa radās tāpēc, kad uzsākot šo te puķu biznesu ar tādiem maziem apjomiem, tas sākums viss bija tikai tāpēc, lai savu sētu apzaļumot, ja? Bet toreiz sākās konkursi par skaistākajām sētām un toreiz arī gribējās kaut ko tomēr pierādīt. Tad, kad tas bija pierādīts, tad mēs sapratām, ka mēs varam darīt vairāk, un tas bija mārketinga triks. Pirmais pasākums bija mārketinga triks, bet šādu pasākumu es varēju izveidot tikai tāpēc, saaicināt ļoti daudz savus draugus, paziņas, un jūs droši vien esat arī dzirdējuši par lauku sieviešu klubu Apvārsni Bauskas rajonu, ja? Un faktiski es arī esmu tā dalībniece jau 10 gadus, ja? Un pamatojoties uz šī te kluba dāmām, tas ir tas skelets, uz kura var uzbūvēt jebkuru pasākumu, ja? Viņas ir pirmās klāt, viņām ir draugi, draudzenes līdzi.
Un pasākums notika. Protams, mums tur bija kultūras daļa, dejas, dziesmas, tur čipendēļi. Mēs, protams, cienājam visus jau 5 gadus šī puķdiena notiek ar saldētiem kāpostiem. Un ar katru gadu izvēršās plašumā šīs tradīcijas, ko mēs savā sētā, tātad tā ir māja 3. piekdiena vai sestdiena. Bet kur te mārketings? Mārketings ir tā pārdošana, jo katrs cilvēks, kas atnāk uz mūsu sētu, viņš te paskatās, pēd un nopērk puķis. Ja? Un rēķinat, ja vienā dienā caur sētu, mums, piemēram, šajā pēdējā puķdienā bija 170 dalībnieku, zinu precīzi, jo pusdienu talonu bija tik daudz, ja? Un ja iziet 170 cilvēki caur siltumnīcu, nu tad kā jūs domājat? Ir vērts plēsties, ja? Nu ir vērts vienai dienai, ja? Tad tā kultūras daļa tur vienmēr ir dancošana, vietējie ļoti nāk, un tas ir tāds, tīri svētki, jā. Ko jūs sakat par to zemes lielumu, mazumu, par to veiksmīgo dzīves formulu? Ja būtu 100 hektāru, tad arī vajadzētu daudziem 100 tūkstošu naudas, ko viņā ieguldīt, ja? Bet ja ir tikai 14 tur plus mīnus daži, ja? Hektāri, jā, tad ar radošu izdomu un tādu sekošanu līdzi notikumiem var visā tajā, neslikti nopelnīt. Kā jūs iedrošināt, teiksim, citus? Vajadzētu vienmēr ticēt tam, ko tu dari, un neskatīties atpakaļ, ja tev varbūt nebūs tur, teiksim, vispozitīvākās atsauksmes par to, ko tu dari. Un vēl otra lieta, ko vajadzētu atcerēties, nekad nevajadzētu dalīt ādu, kam ir lācis vēl mežā, ja? Tas ir, tas laukos ir visbiežākais, ka es tur tā un šitā, man būs tas un šitas, kamēr nebūs izdarījis, nekā tev nebūs, jā. Un šitāds vēl ir viens, jā. Tā. Jā, bet, te principā vēl ir mums viena kamēlija, mēs katru savu puķīti izvēlējamies, Lielām sievietēm jāmāk sevi nest, vai ne? Mēs savai zīmītei, mēs esam izveidojuši ļoti skaistu sētu. Mēs dāvājam šo skaistumu citiem un dodam viņiem iespējas. Mēs esam izveidojuši stabilu ražotni ar ļoti lielām perspektīvām, kaut arī nelielu. Mēs esam izaudzinājuši burvīgu meitu, kuru vasarā izdosim pie vīra. Un mēs esam laimīgi savus sprīdīšos. Un savukārt mēs esam laimīgi, ka mums atkal ir izdevies satikt cilvēkus, kas var, un vēl vairāk dzirdēt labus vārdus par tiem, kas viņus darbos atbalsta un stiprina, lai mums vairāk būtu tādu. Tas arī šovakar viss. Paldies, ka skatījāties. Tiksimies atkal pēc 2 nedēļām. Lai jums balta svētdiena, jūsu Daina.